Sveiki, mīļie draugi! Šodien video ir svētku video. Svētku make-upa video, un jūs jau redzat, kāds būs šī video gala rezultāts. Pamanāms, tumšs, izteiksmīgs make-ups ar pieliktajām skropstām un koši sarkanām lūpām. Domāju, ka jums patiks. Skatieties tālāk! Čau, nu ko sākam? Tātad no sākuma es sagatavošu seju ar Nivea sensitīvu balzāmu, kurš ir nozagts vannas istabā no vīriešu plauktiņa, bet kāpēc es izvēlēšos šo? Jo, ja kāds skatās Nikī tutorials video, tad viņa izmanto šo balzāmu sejai kā bāzi gandrīz 99% savu video. Tad, nu kāpēc, lai es nepamēģinātu tieši to pašu? Viņas prāt, glicerīns ir visa šī produkta lielākais noslēpums. Un jāiemasē esot tik ilgi, līdz tāds tā kā nedaudz lipīgs kļūst. Kamēr es krāsošu make-upu, es izmantošu Douglas lūpu balzāmiņu, lai mitrinātu savas lūpas. Sākšies ar pavisam elementārām lietām kā acu ēnu bāzi. Šoreiz izmantošu Urban Decay Sin. Klāšu pa visu plakstiņu, līdz pat uz acīm. Acu ēnu bāzi ir uzklāta, es izmantošu Douglas Kohl Kajal melno zīmolīti, lai izveidotu jau pašu tumšo stūrītāts. Un tagad tas viss ir jāizpludina. Ņemam muciņas tipa otiņu. Pludinam pa iekritumu līniju uz iekšējo stūrīti un tā, lai viņi izgaist, un nedaudz arī uz augšu, bet vairāk uz ārpusīti, tā, lai mēs pastieptu actiņu. Un otru pusi tāpatās. Tad turpinājumā, kad jau lielums ir izpludināts, varat paņemt pūkaināku pludināšanas otiņu un vēl pamīkstināt līnijas. Tātad melnais pamatiņš ir ielikts. Tagad es ņemšu Urban Decay Naked Smoky paleti. Un no šīs paletes arī izmantošu lielāko daļu toņu. Tātad izmantošu iekšējā stūrītī High, gaišāko toni. Mirdzošs. Klāju pa plakstiņu kustīgo daļu līdz iekritumam. Black Market acu ēnu ņemšu ar mazu pludināšanas otiņu un klāšu ārējā stūrītī. Izmantošu Naked Smoky paletes iekļauto acu ēnu otiņu pludināšanai, kas ir burvīga, un to pašu melno acu ēnu arī papludināšu.
Atkārtoti ņemu Douglas Kajala melno zīmolīti un klāju viņu zem acis apakšējās līnijas. Ar muciņas tipa otiņu izpludinu šo te apakšējo līniju. Aizkadrā iezīmēju savu uzacis, izmantojot Kristiāna Fei uzacu ēnas ar trafaretiem, līdz ar ko katrs iezīmējiet, kā jūs paši vēlaties. Es izmantoju pavisam ātru un efektīvu veidu, kas man ļoti apmierina. Tātad turpinājumā izmantojot plakanu pūkainu otiņu uzklāšu zem uzacis gaišo ēniņu. Izmantoju no Naked Smoky paletes ēnu 13. Gaišāko. Lai acis padarītu vēl izteiksmīgākas, apakšējā gļotādē ievilkšu arī melnu zīmolu. Izmantošu nubu 11. numuriņu. Vienkārši melns acu zīmolīts. Nav ūdens noturīgs. Ar plakanu smalku mēlītes tipa otiņu paņemšu vēl melnās acu ēnas un izteiksmīgāku padarīšu gan apakšējo stūrīti acī, gan augšējo. Izmantoju vēl joprojām Smoky paletes Black Market melno ēnu. Pāri gaišiem tonim, ko klāju iekšējā plakstiņā, es izmantošu no Bio2 kosmētikas tonīti Kiss, kas ir gaišs un mirdzošs. Klāšu ar plakanu mēlītes tipa otiņu. Izmantojot šo pašu nubas melno zīmolīti, es novilkšu izteiksmīgāku melnu līniju gar skropstu augšējo līniju. Ar plakanu mēlītes tipu otiņu smalku arī vēl pāriešu pāri zīmolītim ar melno Black Market ēnu. Patreiz acis esmu pabeigusi un nebiju uzklājusi pamatu, jo bieži vien strādājot ar tumšām acu ēnām, mēdz viss kaut kas nobirt zem acu zonas, līdz ar ko var viegli notīrīt un pēc tam likt pamatiņu, kā arī darīšu es. Izmantošu es šodien Beauty blenderi un sajaukšu kopā divus tonālos krēmus. Viens būs Douglas tonālais krēms 12 stundu un otrs būs 24 stundu matējošais L'Oreal, lai iegūtu tādu vidēji labu sadzamību. NYX HD konsīlerīti tonī CV02.
Pamatnopodarēšu izmantojot Gosh Prep and Prime caurspīdīgo pūderīti, kurš ir balts un derēs jebkuram ādas tipam un tonim. Izmantoju Gosh 424. buffing brush, kas arī paredzēta šiem visiem pūderiem. Sejas modelēšanai izmantošu MAC Give Me Sun bronzeri. Arī iemīļots, arī Nikki Tutorial iemīļots bronzeris, bet man viņš bija pirms es ieraudzīju, ka viņi arī viņu lieto. Viens no maniem pirmajiem MAC produktiem. Lai akcentētu vairāk vaigu kaulus, izmantošu vēl MAC Matte Bronze pūderīti, kas ir matēts bez mirdzuma, un uzklāšu to ar Bdellium Tools 974. otiņu. Domāju, ka šis ir piemērots brīdis, lai pielīmētu arī mākslīgās skropstiņas. Šoreiz izmantošu no Eylure Volume apjoma skropstas 101. numuriņu. Es jau viņas esmu izņēmusi ārā no kastītes. Eylure skropstām vienmēr arī komplektā nāk līmīte. Paņemam līmīti. Nosmērējam skropstu līniju. Nu, ko liekam klāt? Kamēr nožūst skropsts, uzkrāsosim arī vaidziņas. Izmantošu Nars Orgasm slaveno vaigu sārtumu. Un viņš ārkārtīgi patīk. Silts, mirdzošs, foršs. Kad skropstiņas ir nožuvušas, no apakšpuses viņas nokrāsošu ar skropstušu. Izmantoju Oriflame The One skropstušu Instant Extensions. Un pēc tam arī nokrāsošu apakšējās skropstas. Nu ko, tad lūpām es izmantošu L'Oreal lūpu krāsu Letitias Red tonītī no Colorici, tāda tumša. Un pa virstai uzklāšu arī L'Oreal Paris lūpu spīdumiņu tonī Ruby Opera. Un pa virsu lūpu spīdumiņš. Vairāk uz centru, lai piedotu lūpām apjomu.
jaukus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu, un vispār es ceru, ka jums viss ir superīgi, un es centīšos nākamgad arvien vairāk video veidot, jo es esmu sailgojusies pēc šī laika apstākļi mūs nelutina, ārā laikam arī patreiz nedaudz nāk no gaisa sniegs, bet kopumā man ir ļoti daudz ideju, ļoti daudz pamācību. Pusgadu jau mācu stilistiem dekoratīvo kosmētiku skolā, un esmu pamanījusi, kuras ir tās lietas, kas tā kā iet grūtāk, kuras grūtāk ir saprast, un īstenībā es saprotu, ka visiem vajag ielikt tādu foršu bāzīti un pamatiņu, ko, kā un kāpēc, un pēc tam jau jūs paši varat ļauties vienkārši fantāzijas lidojumam un radīt burvīgas lietas. Tā kā nākamais gads būs daudz foršu video gads, pilns ar pamācībām, ar lieliskiem grimiem, ar interesantiem. Ja jums ir kādi konkrēti make-up veidi, ko jūs vēlētos redzēt, vai kaut kādas tehnikas, vai kaut kādas lietas, droši rakstiet man komentāros, lai es varētu arī jums radīt šos video priekš jums, priekš jūsu vēlmēm un vajadzībām. Tāpat tās, protams, es radīšu visu, kas man kārojās un manā galvā ienāk prātā. Bet, jebkurā gadījumā, paldies, ka sekojat man, paldies, ka skatāties man. Novēlu jums nākamajā gadā daudz prieka, laimes, neaizmirstamu momentu. Principā visu to labāko. Baudiet dzīvi, smaidiet daudz, apskaujiet mīļos tuvos, ieprieciniet tos un vispār mīliet. Ļoti ar plašu, atvērtu sirdi mīliet. Nodarbojieties ar labdarību, dariet labu ne tikai ar naudas līdzekļiem, bet dariet labu ar darbiem, ar vārdiem. Arī tādā veidā jūs varat padarīt šo pasauli jaukāku un skaistāku. Un vispār jūs esat ļoti forši visi, es to zinu. Un īkšķi augšā visiem video. Un sekojiet manam kanālam un sekojiet blogam. Un principā visvairāk man iepriecina jūsu komentāri. Tīri tanī momentā, kad es uzzinu, ko jūs vēlaties, kas jums patīk, kādas ir jūsu domas par lietām, šī atgriezeniskā saite ir ļoti noderīga un nozīmīga man. Tā kā nākamais gads būs bloga gads atkal, un nākamais gads būs mērkaģa gads. Es jau mēģinu piezīmēt visādus tos nosaukumus, bet jebkurā gadījumā mīlu, bučas un uz tikšanos. Čau! Happy New Year!